Ceturtā cīņa pēc MMA noteikumiem – Paula Grundes, Holande. Nu jā, Pauls Gruntes nāk no Holandas, no Nīderlandes, pārstāv Team Musashi. Tas ir, viņš trenējās kopā ar slaveno UFC cīkstonu bijušo Strikeforce čempionu Gegārdu Musashi. Un kā varam redzēt, tieši Gruntes pavada Musashi brālis, kurš arī ir izbijis cīkstons, bet šobrīd viņš vairāk nodarbojas ar trenēšanu. Pauls Gruntes ir Eiropas čempions amatieru MMA. Nu, redzēsim, ko viņš izdarīs. Principā profesionāli MMA viņam statistika priekš Eiropas čempiona nav varbūt tā pati labākā, bet principā viņam ir uzvara stipri vairāk nekā zaudējumi. Taču uzvarētie cīkstu viņu vidū nav neviena tāda īpaši slavena. Grundes pretinieks, Paula Gruntes pretinieks būs Ventspilsnieks, nevis Kulīsnieks, kā tur komentētāja Liena Brikovska teica. Ventspilsnieks Arturs Čerņavskis, TM Fighting Team pārstāvs, Eiropas kaujas sambo 2011. gada čempions, vairākkārtējais Latvijas čempions judo, kaujas sambo, ļoti titulēts puisis. Viņš ir arī surmedaļnieks Anglijas čempionatā Brazīlijas jiu-jitsu, Latvijas čempions Brazīlijas jiu-jitsu, slavenā trenera jau pieminētā Vladislava Čerņavska jaunākais brālis. Es domāju, ka būs ļoti interesanti cīņa, jo Arturs ir vairāk pārstāv, kas saka, cīņas sportu, vairāk mīl cīnīties parterā. Savukārt Gruntes ir vairāk uz sitienu tehnikas pārstāvs, kā nekā nāk no Musashi komandas, bet Musashi ir tipisks sitienu tehnikas meistars, kickboksers, kurš ļoti labi adaptējies ir MMA. Viņš prot gan lausties, gan sisties. Nu, kā redzat, Arturs ļauj savam pretiniekam bišķi padegt. Skat viņu iznāciens, kā saka, ilgs. Jā, lūk arī Arturs koncentrējies. Dzīvē viņš ir tāds smaidīgs puisis, bet redzat, uz cīņu smaids viņa sejā nav redzams. Kā nekā nopietns pretinieks. Nu, lai atkal uzvar stiprākais, Lienīt, mēs no iesim nost. Ja es pareizi saskatīju, tad Artūram stūrī ne tikai viņa brālis Vladislavs Čerņavskis, bet arī slavenais brazīliešu cīkstons, MMA cīkstons, tagadējais treneris, diezgan populārs treneris ASV, Somijā un vispār pasaulē, Marcelo Giudici, kurš savu karjeru ir uzsākt tālājā 95. gadā. Nu ko, cīņa, pirmais rauns. Lai arī teicu, ka Arturs ir tāds grappling piektais. Jā, nu, viņš uzsāka ar sitieniem, bet tas ir domāts vairāk kā uzmanības novēršanai, lai varētu pietuvoties un turpināt cīņu parterā. Satvēriens, bet Arturs mēģinās droši vien mēs zemē savu pretinieku pāriet cīņā parterā. Redzat, Arturs ar roku pietur pretinieku kājas, lai viņš nevarētu izsist ar celi. Jo, kā zināms, sitiena ceļi ir ļoti bīstami un nereti pateicoties sitieniem ar celi tiek uzvarēts cīņas. Redzat, viņam jau Arturam tiek dotas komandas atrast īsto pozīciju un pārvērst cīņu parterām, bet pagaidām viņam ir, jā, ļoti skaists mēģinājums ir parteris, Arturs ir vadošajā pozīcijā.
sitieni, bet, jā, un Grunķis kļūdījās, atdeva roku un Arturs paņēma un viņa izlauza. Ātri viegli uzvar. Negaidīt. Bija plānu domājis, ka redzat Marcelo Giudici, jau pieminētais Brazīļu grapeņu džudžitu meistars. Viņš jau pēdējo cīņu 43 gadu vecumā aizvadīja pret Edson Barbozu, UFC cīkstoni, kuram šobrīd ir tikai viens zaudējums karjerā. Giudici ir ļoti nopietns vīrs. Pēc man esošās informācijas viņš arī Arturam ir palīdzējis gatavoties tieši šai cīņai, bet iepriekš Arturs bija ļoti liels biežs viesis pie Giudici nometnēs, kur viņš, protams, dodās kopā ar savu vecāko brāli, kur radam fonā, Vladislavs Čerņausks. Mūsu titulētāko sambistu, starp citu. Arturs priecājās, es arī pirmais Grunķis it kā nav vājš pretinieks. Gribu pieminēt, ka Grunķis pirms cīņas svēršanas procedūrā nespēja iekļauties svaru kategorijā līdz 72 kg un dabūja 3 stundas mocīties, staigāt plēvēs, iet pirtī un skriet, lai iekļautos attiecīgajā svaru kategorijā. Viss izdevās uz šo cīņu, kas bija ieplānots? Tāds vispār bija cīņas plāns un pirmajā raundā viss beigts? Jā, godīgi, plāns bija agresīvs stils, iet uz priekšu. Zināju, ka viņš greplers, cīkstonis, vairāk kā rociņas, ka viņam pāris sitiens ar taisni ir. Un es uz to arī koncentrējos, bet, diemžēl, mēs saķēramies klinčā, kur viņš diezgan spēcīgs bija. Tā kā viņš 5-6 kg smagāks par mani, to es izjūtu, ka viņš man tur locīja. Bet, sitiens ar celīti pa vēderu, nogāzu, uzsēdos virsū un izlauzu roci. To plāns nebija cīnīties uz zemes, tikai daudzīt, bet, sanāca noķēra roci. Vajadzēja izpildīt savu kroņu paņēmienu. Grunķis ir Eiropas čempions MMA. Nebija bišķi ielies, ka viss tik vienkārši ar viņu salīdzinoši sanāca. Jo, principā, šis ir tavs spēcīgākais pretinieks, ar kādu jebkārt es ticu. Nē, jā, godīgi es pateiktu. Nē, pēc titulēm viņš ir spēcīgs. Eiropa vinēta, jūs zināt, nav viegli, viņš arī vinēja kaut kādi Beļģi, kurš labs sportists bija. Bet, mēs neesam labāki. Mēs varam pa Eiropas titulu mierīgi sistēs. Galvenais jāgatavojas, es reāli gatavojos kopš decembra. 2 reizes dienā treniņi, smagi treniņi. Ar manim strādā 3 treneri no Brazīlijas, Giudici, cīņu liek iekšā, speciāli atbrauc ciemos, ja jūs redzējāt, brālis, kurš man mocīja līdz nerviem, ka es biju dusmīgs. Un arī fiziskā sagatavības treneris Allistam Keičkam, liels paldies jāsaka, kurš man fiziski gatavoja morāli, viss arī. Paldies!